Ko nozīmē vārds influenceris? No angļu vārda influence – ietekme. Tas apzīmē cilvēku, kurš ar savu redzamību iedvesmo, ietekmē vai motivē citus cilvēkus ar savu pieredzi, domām vai dzīvesveidu. Tas var būt par jebko, par modi, par ēšanu, par mindsetu, par veselību, jebko. Taču mūsdienās vārds influenceris ir devalvējies. Daudz to asociē ar tādu virspusību, skaistiem bilžu filtriņiem un reklāmu par katru cenu. Un tāpēc, ja tu dalies ar saturu, ar patiesu saturu, cilvēkiem var šķist, ko viņi tagad iedomājās, ka ir influenceris. Bet tas nav par tevi. Tas ir par viņu iekšējām pretestībām, bailēm un programmām. Kā tu domā, kāpēc patiesa runāšana citiem izraisa neērtību? Jo mēs visi esam audzināti sistēmā, kur klusēšana ir drošība. Nedari pārāk skaļi, nerunā par sevi, noskaudīs, nedomā ārpus rāmjiem, esi pieklājīgs, nesakārdini likteni, esi pārāk laimīgs, jo tad būs jāmaksā. Kad kāds izvēlās būt redzams, dalīties ar savu patiesību, tas jau pārkāp kolektīvos likumus, un tas traucē citiem. Viņi jūt pretrunu starp savu dziļo vēlmi pēc brīvības un ārējo pareizību. Kāpēc mēs slēpjamies aiz niknējumiem un anonīmiem profiliem? Jo īstums prasa drosmi. Kad tu izlem ārā ar savu vārdu, savu seju un pārliecību, tu esi ievainojama, bet tomēr brīva. Slēpjoties mēs varam citus kritizēt bez sekām. Runājot skaidri un patiesi, mēs riskējam tikt nosodīti. Un mēs jau tik ļoti to negribam, vai ne? Un tas ir biedējoši, ja tu esi audzis sistēmā. Un mēs visi tur esam auguši 90%, kur mīlestību mēs saņemam tikai tad, ja tu esi labs. Sistēma grib mūs lusos un nogurušos. Mēs piedzimstam, mācamies, lai iederētos, strādājam, lai nopelnītu, dzīvojam ar sajūtu, ka neesam pietiekami labi, gaidām pensiju, kas tiek pasniegta kā brīvība. Bet pa ceļam neviens mums neiemāca, kā dzīvot ar kaifu, mīlestību un brīvību. Un tad nāk tādi kā es, kas sāk runāt, un cilvēkiem sāp, jo viņi saprot. Viņi runā par manām slēptajām ilgām, kas sākumā tiek aizstāts ar uzbrukumu pie pudeles un ar cīgu mutē. Tiek aprunāts un klačots. Es zinu, es arī tur biju. Man arī patika klačoties. Un nolikt tos, kas kaut ko dara. Jo viņi tur ir patiesi, viņi sevi ir izlikuši. Un viņus ir viegli aprunāt, ne? Bet jā, es gribu atgādināt visām. Tu neesi influencere, tu esi pamodinātāja. Un tas ir neērti tikai tiem, kuri vēl nav gatavi mosties. Tāpēc es tevi iedrošinu, turpini dalīties, turpini runāt. Ne visi sadzirdēs uzreiz, bet tie, kuriem vajag, atradīs tevi īstajā brīdī un laikā. Un tieši tava drosme dziedina citus.